manuprāt, šis ir viens no lielākajiem notikumiem vispār pusauģiem, jauniešiem, kur ir tik vienkāršākā, interesantā un arī aizraujošā formā sarunāties par diezgan skumju tēmu. Arī grāmatu izlasot, man viņa likās ļoti, ļoti spēcīga, kā jebkurā brīdī cilvēki prot priecāties par dzīvi, atrast, par ko priecāties. Un, diemžēl, arī visur ir tādas, arī bēdās vēl lielākas bēdas, ir visāds ļaunums, arī vēl ļaunāks. Ja? Es redzēju, kā ap mani ļoti daudz publikas raudāja, un dīvainā kārtā arī es, ka šo tekstu esmu ļoti daudz reizes lasījusi, arī es apraudājos 2 reizes. Un tas nozīmē, ka teksts strādā un izrāda strādā, un es ceru, ka šī izrāda uz skatuvēm būs ļoti ilgi vēl. Tas ir svarīgs darbs un ļoti labi izdarīts. Viennozīmīgi pieaugušiem ir jānāk, šis ir jāredz, šis ir jāpiedzīvo, jo tas ir piedzīvojums. Principā stāsts ir par Lietuvu, bet katram noteikti ir kaut kāds pieredzes stāsts, ko ieraudzīs un sadzirdēs arī šeit. Jā. When I met with the group, I told them that I used to make this kind of simply, of course, but this kind of theater myself. It's almost like imagining that you are just reading this book and suddenly everything becomes alive in front of your eyes. It's almost like this kind of miracle. It's very moving, very beautiful. It's a huge work. I loved it. Yeah, it's beautiful. It's my book is alive. Yeah. Migla skauj